Es vēlos tev dot pārpilnībā. Dievs ir mīlestība. Viņš ir kā tāds visaptverošs okeāns, kuram nav ne krastu, ne robežu. Mums, protams, ir grūti saprast tādu mīlestību, kas ir visaptveroša. Mums ir ļoti grūti saprast mīlestību, kurai nav robežu. Tādu pilnīgu mīlestību. Laikam varbūt tāpēc, ka mēs neesam vēl pilnīgi. Varbūt tāpēc mums ir te grūti saprast tādu mīlestību, ka paši vēl esam ļoti daudz pārņemti ar sevi. Tā mēdz teikt, ka Dieva mīlestība ir tā kā neprātīga savā ziņā. Neprātība. Katrs mēs zinām, ko tas apmēram nozīmē būt neprātīgam, nevaldīt kaut kur par situāciju un tā tālāk. Savā būtībā neprātība izslēdz kaut kādu loģiku. Un šī Dieva mīlestības neprātība ir tā, kas liek mums nojaust ko citu, ko daudz lielāku, daudz skaistāku un vairāk. Pavisam kaut kādu jaunu dzīves loģiku atklāt. Pirmajā lasījumā no pravieša Isaija grāmatas mēs dzirdējām šos vārdus: meklējiet kungu. Un tas ir katram no mums izaicinājums šodien. Meklējiet kungu, tā nav pavēle. Tas ir aicinājums. Tā ir iespēja atklāt to, kāpēc es esmu radīts, kam es esmu radīts, no kurienes es nāku un uz kurienes eju, kāpēc es dzīvoju. Un tas ir iespējams tikai tad, ja es vēlos atrast to kungu. Meklējiet kungu. Tas ir izaicinājums ikvienam no mums. Ir tādi cilvēki, kas meklē daudzas lietas, dažādas lietas, bet kaut kur dziļi sirdī viņi meklē tomēr patiesību. Viņi meklē kungu. Un ir tādi cilvēki, kas saka, es meklēšu to kungu, bet patiesībā meklē kaut kur pavisam kaut ko citu. Ko mēs meklējam? Ko jūs meklējat? Apostolis Pāvils 2. lasījumā saka: es meklēju savu dzīves jēgu, es meklēju Kristu. Dzīve, viņš saka, man ir Kristus. Ja viens cilvēks var pateikt, ka dzīve man ir Kristus, tad varam vienkārši mēģināt iedomāties, ko tas nozīmē priekš tā cilvēka. Un tas ir kaut kas patiešām tik ļoti spēcīgs, pārliecinošs. Viņš saka, dzīve man ir Kristus. Bez šaubām, jebkādām bailēm, Kristus ir mana dzīve. Viņš saka vēl vairāk, viņš ir mans viss. Mans kungs un mans viss. Varbūt kādreiz mēs tā domājam, varbūt tā dzīvojam. Arī varbūt kā kristieši, ticīgi cilvēki, bet ar tādu nostāju, ka Kristus man ir kaut kas ļoti daudz. Kristus man ir, teiksim tā, viss pārējais. Kristus ir viss pārējais manā dzīvē. Kristietis nav tāds cilvēks, kas saka, es zinu, ka ir Dievs,
es zinu, kas ir Dievs. Kristietis ir vairāk tas, kurš turpina jautāt. Dievam nav svarīgi tas, ka tu zini, kāds viņš ir, ka tu daudz ko zini par viņu. Esi daudz ko lasījis par Kristu, par Jēzu. Viņam ir svarīgi, Jēzum ir svarīgi tas, ka tu turpini savā dzīvē nemitīgi jautāt no dienas uz dienu, katru dienu. Savas dzīves laikā, Kungs, kas tu esi man? Kas tu esi man šodien? Kas tu esi man šajā brīdī? Kas tu man esi šajā dzīves konkrētajā situācijā? Es zinu, ka tu esi. Nebaidīsimies tuvoties Jēzum. Pat tad, ja kā dzirdējām pirmajā lasījumā no pravieša Isaija grāmatas, Dievs saka, manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Ticīgs cilvēks saprot šo atšķirību. Jo Dievs ir tuvāk manai dzīvei. Jo labāk es apzinos, cik es esmu vēl pagaidām tāls no viņa. Tāls, tāpēc, ka Dieva tuvums mani uzrunā, tāpēc, ka Dieva tuvums nevar atstāt mani vienaldzīgu, tāpēc, ka Dieva tuvuma un viņa klātbūtnē es atklāju to, kāds es esmu, vai to, kāds es neesmu, un to, kādu Dievs vēlas mani redzēt. Mēs tiesājam, nopeļam, nemīlam. Dievs piedod, mīl un ir žēlsirdīgs. Lūk, manas domas nav jūsu domas. Lūk, mani ceļi nav jūsu ceļi. Mūsu aizspriedumainā, skaudīgā sirds un otras puses Dieva labvēlība, Dieva mīlestība. Un par to liecina šīs svētdienas evaņģēlija vārdi, kurus mēs dzirdējām, kur Kristus runā par Dieva valstību līdzībā. Mūsu redzes punkts un Dieva redzes punkts. Dieva rēķini pārspēj mūsējos. Dieva tā saucamā pēdiņās grāmatvedība pārspēj visus mūsu nopelnus. Dieva pestīšanas plāns, Dieva mīlestības plāns apskauj visus cilvēkus. Un īpaši tos, kas ir pēdējie, tos, kuri ieradās tie paši pēdējie. Varbūt tie esam mēs, katrs no mums, kas jūtamies kā grēcinieki, kā tie, kas varbūt esam nomaldījušies, kaut kur kā šis pazudušais dēls. Dieva sāpe ir tā, ka bieži mēs varbūt to negribam saprast, esam nespējīgi priecāties par tiem un kopā ar tiem, kas atnāca pēdējā brīdī. Priecāties ar tiem, kas atnāca pēdējā brīdī. Un Kungs vēlas, lai mēs pārstātu kurnēt un teikt, tas nav taisnīgi, varbūt es visu dzīvi tev kalpoju, katru dienu skaitu lūkšanas, katru dienu esmu paklausīgs taviem baušļiem. Un tas nav taisnīgi, ka tu tāpat attiecies pret mani kā pret to, kas atnāca pēdējā brīdī. Bet Dievs vēlas, lai mēs mācītos piedzīvot un kaut kur ar visu sirdi atbildēt kopā ar Kristu tiem, kas ir atnākuši pēdējā brīdī, un teikdami, cik tas ir skaisti, kad viņi atnāca. Tas nekas, ka viņi kavējās, bet ir cik skaisti, ka viņi ir šodien šeit, kad viņi ir kopā ar mums, kad viņi spēj atklāt Kristu tavu skaistumu, Dievs tavu lielumu, tavu mīlestību.
būt līdzvērtīgam, justies tādam ar visiem cilvēkiem. Dieva acīs to vienkārši daži nespēja tā kā sagremot. Varbūt mēs, kā dzirdējām evaņģēlija vārdos, būtu ar mieru saņemt, piemēram, mazāk. Bet lai tas mazāk būtu vienalga vairāk kā tiem pārējiem, tiem pēdējiem, tiem grēciniekiem. Un tā ir tā saucamā vecākā brāļa no līdzības par žēlsirdīgo tēvu mentalitāti. Dzirdējām 2. lasījumā, apuštols Pāvils vēstulē filistiešiem saka: dzīve tātad man ir Kristus, un nāve ieguvums. Kaut kas skaists ir dzīve. Viņš ir Kristus. Mana dzīve ir Kristus. Svētais Pāvils vēlas dzīvot. Viņš mīl dzīvi. Vai mēs mīlam dzīvi? Dievs mūs ir aicinājis dzīvot, būt dzīviem. Ir daudz tādu cilvēku, kas domā tikai par to, kas ir nāve. Skaita sev atlikušos gadus. Ticība Kristum neliek ilgoties pēc nāves, bet palīdz saprast to, kas ir mana dzīve, to, kāda ir mana dzīve, to, kāda ir mana dzīves realitāte. Un apustulim Pāvilam viņa dzīves realitāte ir Kristus, ir ticība. Brāļi un māsas, ko mēs izvēlēsimies, ko mēs izvēlētos? Protams, to, kas varbūt mums ir tas vislabākais. Bet ir tāpat kā Pāvilam, tā arī mums, tas, kas ir labākais, to zina Kristus. To zina Kungs. Un tas, protams, ir pavisam cits arguments. Vienam no mums, visiem mums, Dievs saka: ko tu šeit vēl stāvi visu dienu? Ko tu stāvi uz vietas? Kāpēc tava dzīve nekustās? Kāpēc viņā nav nekādas izmaiņas? Kāpēc tā ir apstājusies uz vietas? Un, protams, katram no mums varbūt ir kāds savs iemesls, ļoti derīgs arguments, kāpēc mēs kaut kur stāvam uz vietas. Un šie cilvēki saka Jēzum tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Šī ir tā diena, un šis ir tas brīdis, kad Jēzus saka: nestāv uz vietas. Es nāku pie tevis. Es vēlos, lai tu nāktu manā vīna dārzā, kļūtu par manu bērnu, par Dieva valstības mantinieku. Atbildi manam aicinājumam. Lūksim, lai mēs katrs spējam savā sirdī atbildēt Dieva mīlestības plānam attiecībā uz mūsu katra dzīvi. Un tas ir īpašs, un tas ir vienreizējs, tas ir neizvietojams, tas ir skaists. Lūksim, lai, kā dzirdējām pirms evaņģēlija dziedājumā, Kungs šodien un katru dienu mūsu dzīvē atver mūsu sirdis, lai mēs Jēzu vienmēr uzklausītu, ieklausītos un atbildētu tavam vārdam. Āmen. Kopā visi apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienīgā Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzimta, Dieva no Dieva, gaisma no gaismas, patiesa
patiesu Dievu no patiesu Dievu, zemnieku neradītu, būtībā līdzīgi Tēvam, un savu viss ir radījis, un kurš mūsu dēļ, mūsu pestīšanas no klāta, ir nācis no debesīs, iemiesojies savu svēto kāru, jaunas nāvis, un tādas cilvēks, krustāsis par mums Ponsija Pilāta laikā, cietis un nāvis, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, ceļš pie Tēva labās rokas, un atkal godībā angsties vērts vīrus un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla zīmē, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis savu praviešanu. Es ticu uz Dievu, svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es sadzīstu vienu kristīgu grēku piedošanu, gaidu mirušu augšanu, un dzīvā. Vienosimies kopīgā lūgšanā, uzticot debesu Tēvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsimies, lai baznīca ir stipra, patiesības un mīlestības lieciniete Dieva spēkā. Lūgsimies, lai mēs paši iesaistītos baznīcas kalpošanas darbos un evanģelizācijā. Lūgsimies, lai mūsu Latvijas draudzēs valdītu mīlestība un savstarpēja palīdzība, lai mēs stiprinātu cits citu ceļā pie Dieva. Lūgsimies, lai bēdu un ciešanu salauztie cilvēki atrastu mierinājumu Dieva mīlestībā un brāļu palīdzībā. Lūgsimies, lai mūsu mirušie brāļi un māsas var līksmojot uzlūkot Dievu vaigu vaigām. Debesu Tēvs, kas dāvā saviem kalpiem vienādu algu, proti žēlastību, patiesību un mīlestību, mēs godinām Tevi, Tava altāra priekšā un uzticam sevi un visus savus nodomus Tavās Tēva rokās, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Visi nāc